Šajā sižetā apskatīsim Nasdaq OMX Baltic mājaslapas sadaļu Fondu centrs. Fondu centrs ir vide, kurā tiek ievietota informācija par dažādiem ieguldījumu fondiem, kurus izplata publiski vismaz vienā Baltijas valstī. Mums saistošos fondus varam atlasīt vairākos veidos. Izvēlēties atbilstošus kritērijus lapas sadaļā Meklēt fondu, uzklikšķinot uz kādas no fondu grupām lapas sadaļā Visi fondi, vai arī mazliet zemāk izvietotajā sadaļā varam sameklēt vajadzīgos fondus pēc to aktīviem, volatilitātes vai ienesīguma. Kad savu izvēli esam izdarījuši, atveras jauna lapas sadaļa, kurā ir saraksts ar fondiem, kas atbilst izvēlētajiem kritērijiem. Lapas vidusdaļā ir fondu atlases bloks, kurā varam mainīt atlases kritērijus. Vispirms varam atlasīt fondus pēc to darbības veida. Tad izvēlēties tirgu, kurā fonds ir publiski pieejams, kā arī fonda pārvaldītāja izcelsmes valsti. Nākamajā sadaļā norādām mums interesējošo investīciju reģionu. Bet, ja vēlamies atlasīt kāda konkrēta pārvaldnieka fondus, mums noderēs nākamās ailes izvēles iespējas. Visbeidzot, ja nepieciešams, norādām, vai vēlamies atlasīt slēgtā vai atklātā veida fondus. Filtra pēdējā ailē iesakām izvēlēties ierakstu Visi dati, jo tie sniegs visdetalizētāko ilgtermiņa pārskatu par fondiem. Kad atlases kritēriji norādīti, spiežam pogu Meklēt. Atlasīto fondu sarakstā uzklikšķinot uz tīro aktīvu vērtības šūnu ierakstiem, varam aplūkot attiecīgā fonda aktīvu vērtības izmaiņu grafiku dažādos laika periodos. Savukārt zem šī grafika ir tabula ar fonda ienesīguma rādītājiem. Ienesīguma tabulas vērtības laika periodiem līdz 1 gadam ieskaitot tiek aprēķinātas salīdzinot pārskata periodu pirmās un pēdējās dienas fonda aktīvu vērtības un šo starpību izsakot procentos. Turpretim 2, 3 un 5 gadu ienesīguma šūnu ieraksti atspoguļo fonda vidējo ienesīgumu vienā tā darbības gadā. Piemēram, šajā gadījumā pēdējo 5 gadu laikā fonda vidējais gada ienesīgums ir bijis -1,28%. Šis pats ienesīguma aprēķinu princips ir saglabāts arī tabulā, kad aplūkojam atlasītos fondus. Toties ieklikšķinot ar peles kursoru lauciņos pirms fondu nosaukumiem, varam objektīvi salīdzināt savstarpēji vairākus fondus. Datus akciju fonda sarakstā var sakārtot gan augošā, gan dilstošā secībā, klikšķinot uz attiecīgās kolonas nosaukuma. Uzklikšķinot uz kādu no fondu nosaukumiem, atvērsies jauns loks ar detalizētāku informāciju par šo fondu. Pirmajā lapas sadaļā ir attēloti 2 grafiki. Pirmajā grafikā ir fonda vienas daļas cenas izmaiņas laika periodā. Turpretim otrajā grafikā fonda aktīvu kopējā vērtība miljonos latu. Grafiku pārskata periodus varam izvēlēties paši. Turpretim mazliet zemāk varam pārlūkot šos ienesīguma rādītājus dažādos laika periodos, kuros gluži kā iepriekš līdz gadam ieskaitot vērtības nosaka salīdzinot un izsakot procentos starpību starp perioda sākuma un beiga datumu vērtībām. Savukārt no 2 gadiem uz augšu šūnu ieraksti atspoguļo gada vidējo ienesīguma rādītāju. Nākamajā sadaļā ir publicētās ziņas par šo ieguldījumu fondu, bet pēc tās seko sadaļa, kurā varam aplūkot fonda finansu pārskatus. Sekojošajās 3 sadaļās ir attiecīgi ievietota informācija par pašu fondu, par tā vērtspapīriem un par pārvaldnieku. Visbeidzot, lapas pēdējā sadaļā ir informācija par to, kā un kur varam veikt ieguldījumus šajā fondā. Atgriežamies fondu centra galvenajā lapā. Sadaļā jaunākie fondi ir izvietoti 5 pēdējie sarakstam pievienotie fondi. Savukārt sadaļā ziņas, kā jau tam jābūt, ir aktuālākie jaunumi par sarakstā esošiem fondiem. Pārējām lapas sadaļām noderīgas saites, fondu ābece, pievienoties Baltijas fondu centram, kā arī likumdošana ir vispārīgi informatīvs raksturs.